Sveiki visiem! Šodien parunāsim par vienādojumu sistēmām. Izstāstīšu par visām 3 metodēm un arī tos aprēķināsim. Sāksim ar piemēru. 2x mīnus y ir vienāds ar 6. Tātad, šī ir vienādojuma sistēma. Sistēmas vienmēr mēs atšķiram ar to, ka ir šī lielā iekava un vienādojumi, tā kā vienādības zīme. Tātad, pirmais paņēmiens būs saskaitīšanas paņēmiens. Sev uzrakstat saskaitīšanas paņēmiens. Saskaitīšanas paņēmienu mēs izmantojam tad, ja abus vienādojumus saskaitot, mums pazūd vai nu x, vai nu y. Šajā piemērā redzam, ka y ir vienādi un ar pretējām zīmēm. Tātad noteikti mēs izmantojam saskaitīšanas paņēmienu. Kā to darām? 2x plus 3x ir 5x, y mīnus y ir 0 un 6 plus 4 ir 10. Ja 5x ir 10, tātad 1x ir 2. Kad esam ieguvuši x vērtību, tad mēs šo x vērtību ieliekam vienā vai otrā vienādojumā, tur, kur vieglāk aprēķināt otru burtu. Šajā gadījumā es likšu šeit, jo šeit mums ir y 1 un pozitīvs. Tātad x vietā liekam divnieku, 3 reiz 2 plus y ir vienāds ar 4. 6 plus y ir vienāds ar 4. Un tagad kā vienādojumos, burti vienā pusē, cipari otrā pusē. Mainot puses, mainās zīmes. Bija plus 6, tagad ir mīnus 6. Attiecīgi y ir vienāds ar mīnus 2. Y ir vienāds ar mīnus 2. Mūsu atbildes šai vienādojuma sistēmai ir x ir 2, y ir mīnus 2. Šo lūdzu norakstiet, un pēc tam mēs pārējām uz nākamo paņēmienu ievietošanas metode. Ievietošanas metodu es arī stāstīšu, izmantojot šo pašu piemēru, lai jūs redzat, ka atbildes vienmēr sakrīt, ir vienādas, neatkarīgi, kuru metodu jūs izvēlaties. Standartā visi mēs izvēlamies saskaitīšanas metodi, manuprāt, tas bieži vien ir vieglākais paņēmiens. Ievietošanas un grafisko paņēmienu mēs izmantojam tad, kad tas tiek prasīts, uzdevumā, vai arī, ja jums tas liekas vienkāršāk. Tātad otrais ievietošanas metode. Ievietošanas metodē mēs izsakam kaut ko. Tātad, vienalga, ko jūs izsakat, jūs izvēlaties vai nu x, vai nu y un no kura piemēra. Es izteikšu šeit y, jo viņš atkal šeit ir 1 un pozitīvs, tāpēc to. Y ir vienāds. Un tagad visu pārnes uz otru pusi. 4 mīnus 3x. Ļoti iesaku šo visu likt vienmēr iekavās. Jo, te, kad jūs ievietosiet nākamajā piemērā, lai jūs saprastu, ka mīnus zīme attiecās uz visu iekavu, ja ir kāds koeficients, tas attiecās uz visu iekavu, lai jums nepazūd kādi skaitļi vai neveidojas kāda kļūda. Tātad, kad esat izteikuši y, to jūs ievietojat tajā vienādojumā, kuru jūs neaiztikāt. Tātad šeit y vietā. Un rakstam 2x mīnus, un tagad iekaviņa to, ko mēs esam izteikuši, ir vienāds ar 6. Un tagad kā parastajos lineāros vienādojumos, x ir vienā pusē, skaitļi otrā pusē, un aprēķinam vienu x. Tātad 2x. Mīnus zīme pirms iekavām, tas nozīmē, ka visas zīmes mainās uz pretējo pusi. Mīnus 4 plus 3x ir vienāds ar 6. X ir vienā pusē, skaitļi otrā pusē. Tad sakārtojam. Mainoties pusēm mainās zīmes. Bija mīnus 4, tagad ir plus 4. Sagrupējam, savalkam līdzīgos. Un uzzinām vienu pozitīvu x. X ir vienāds ar 2. Kad esat izteikuši, ka x ir vienāds ar 2, jūs to
ievietoju tur, kur jums visvieglāk būtu aprēķināt otru burtu, kas ir Y. Tātad visvienkāršāk man būtu aprēķināt lūk šeit, jo šeit jau uzreiz ir pateikts, Y ir vienāds, aprēķina tikai iekavu. Tātad Y ir vienāds, 4 mīnus 3 reiz 2, 4 mīnus 6, un Y ir vienāds ar mīnus 2. Manuprāt, atbildes atkal sakrita. Pareizi. Tātad, kad jūs visu šo pierakstat, lūdzu rakstiet ar visām bultiņām, jo šīs bultiņas arī parāda, no kurienes mēs paņemam, kur mēs liekam, un vieglāk visu būs atcerēties. Tātad, pirmais, izsakam, visu pārnesam uz vienu pusi, atstājam vienu pozitīvu Y. Ja mums būtu, piemēram, šeit 2 Y, tad mēs vēl visu dalītu ar 2, un mums sanāktu Y ir vienāds 2 mīnus 1,5x. Mūsu galvenais uzdevums ir uzzināt, cik ir viens pozitīvs Y. Ja? Tātad, ja mums būtu dalīšanas koeficients. Tālāk, kad esat izteikuši Y, to vienmēr liekat iekavās un ievietojat tajā izteiksmē, kuru jūs neesat aiztikuši. Izpildat X vai Y, šībā, kas jums ir dots, un tad, kad esat ieguvuši rezultātu, to rezultātu ievietojat tur, kur jūs esat izteikuši jau pozitīvo vienu no nezināmajiem. Un tā jūs ātri dabūsiet atbildes. Nākamais ir trešais variants, trešais paņēmiens. Trešais paņēmiens, man sanāk nedaudz grūtāk, jo man nav rūtiņu lapas. Tātad, trešā metode ir grafiskais paņēmiens. Rakstāt grafiskais paņēmiens. Grafiskais paņēmiens. Grafiskais paņēmiens, kā jau pēc nosaukuma jūs saprotat, jūs veidosiet grafiku un pēc grafiski noteiksiet attiecīgās vērtības. Kas jums ir jāsaprot? Lai jūs varētu noteikt grafiski, jūs pārveidojat šos vienādojumus kā lineārās funkcijas. Attiecīgi, jūs visus skaitļus, kas nav Y, pārnesat uz vienu pusi un dabūnot vienu pozitīvu Y ir vienāds ar attiecīgo pārējo. Piemēram, ko tas nozīmē? Mums nāk mīnus Y ir vienāds 6 mīnus 2x. Lineārai funkcijai šīs Y vienmēr bija pozitīvs. Attiecīgi, mēs reizinām visu izteiksmi ar mīnus 1, lai mainītu visam zīmes, galvenais mērķis dabūt pozitīvu Y. Y ir vienāds mīnus 6 plus 2x. Otram jau bišķiņ ir vienkāršāk, Y ir vienāds 4 mīnus 3x. Tad jūs dabūjāt pirmo lineāro funkciju, otro lineāro funkciju. Kā atcerieties lineārās funkcijas? Lineārās funkcijas jums ir jāzīmē uz koordinātu plaknes. Lai uzzīmētu koordinātu plaknes, jums ir nepieciešamas koordinātas. Lineārai funkcijai standartā koordinātas mēs ņemam mīnus 1, 0 un 1. To jau esmu jums stāstījusi citās video. Tātad paņemam Y ir vienāds mīnus 6 plus 2x un uzzīmējam koordinātu vērtību tabulu. Mīnus 1, 0 un 1. 99% gadījumos mēs ņemam šīs x vērtības. 1% ir tad, kad mums šeit būtu, piemēram, daļa. Ja mums būtu 2/3 x, tad mēs x ņemtu mīnus 3, 0 un 3. Tātad tādus skaitļus, kas dalās ar apakšējo skaitli, jo mūsu mērķis ir dabūt veselus skaitļus, kuriem nav tātad komatu. Vai nu pozitīvi vai negatīvi, bet galvenais, lai nav komatu. Lai nav tās iespējamības kļūdīties. Jo katra tās mazā iedaļiņa kļūdas ir, tā kā 1% jau pēc kāda laika ir 10% kļūdas iespējamība. Lai mēs no tās izvairītos, mēs cenšamies tikt pie tādām vērtībām, kuros nav komati. It īpaši, ja mums nav rūtiņu lapas kā man. Tātad, ko jūs darat? X vietā ieliekat mīnus 1,
2 reiz mīnus 1 ir mīnus 2, mīnus 2 un mīnus 6 ir mīnus 8. X vietā ieliekam 0, 2 reiz 0, 0, un mīnus 6, mīnus 6. 2 reiz 1, 2, 2 mīnus 6, mīnus 4. Kā redzat, šeit jūs palielinājāt par plus 1. Tā ir katrs nākamais skaitlis gāja vienādu intervālu, vienādu diferenci bija, vai ne? Šeit šī diference mums ir palielinās par plus 2, plus 2. Tad šis arī ir jūsu tas brīdis, kad jūs varat paskatīties, vai jums nav kļūdas, ka jums ir jābūt vienādam tā kā tam kāpumam uz priekšu. Otro tagad jūs izpildīsiet. Jūs izpildat, pēc tam pārbaudīsiet. Pildēt. Mīnus 3 reiz mīnus 1 plus 3, jo mīnus reiz mīnus veido plusu. 3 plus 4, 7. Mīnus 3 reiz 0, 0, plus 4, 4. Mīnus 3 reiz 1, mīnus 3, plus 4, mīnus, vienkārši 1. Atkal skatāmies. Plus 1, plus 1, mīnus 3, mīnus 3. Tātad katrs pie katra lielāka x, y samazināsies par 3 iedaļām. Tagad mēs to atliekam uz mūsu tabulas. Mīnus 1 un mīnus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mīnus 1 un 8. 0 un 6. 1 un 4. Viens un mīnus 4. Un sanāk šādi te. Nākamais mums ir šeit, mīnus 1 un 7, 1 un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 un 4, 1 un 1. Un, ja nu mēs esam rūpīgi būtu uztaisīts, tad mums tas punkts atrastos, ja mēs kārtīgā, lai nav tik liela kļūda. To mēs zīmējam ar lineālu. Mums sanāk šeit. Tīri no tā viedokļa mums aptuveni kaut kas sanāk. Reko uz 2 un uz mīnus 2. Ja jums ir rūtiņu klade, jums tas sanāk precīzi punkts. 2 un mīnus 2. Tas jums sanāk grafiskais paņēmiens. Tagad es pierakstīšu jums uzdevumus, kurus jūs izpildīsiet paši, iepauzēsiet video un tad pārbaudīsiet ar mani kopā. Tātad, kas jums ir jādara? Jums būs piemērs, jūs paši izvēlaties, kurā metodē jūs gribat izpildīt. Protams, varat izpildīt visās 3, pārbaudīt, ka jums viss sakrīt, jo tad jūs mācīsieties visas 3 metodes. Un pēc tam ieslēgt atkal play pogu un noskatīties vienu no metodēm. Es izmantošu saskatīšanas metodi, lai pārbaudītu, vai jums viss ir pareizi. Tātad liekat pauzi, izpildat šo piemēru un pēc tam pārbaudīsiet kopā ar mani. Tātad es izmantoju saskatīšanas metodi, jo mums ir pozitīvs y un negatīvs y. Tātad apvienojot, man jau kaut kas pazūd. Attiecīgi man sanāk 10x ir vienāds ar 70. 10x ir 70, tātad 1x ir 7. Kad es to esmu uzzinājis, es ielieku jebkurā no piemēriem to septītnieku. Likšu pirmajā, jo šeit man ir pozitīvs y. 3 reiz 7, jo 3x, tātad x vietā lieku 7, 3 reiz 7 plus 2y ir 24.
5. 21 plus 2y ir 25. Y vienā pusē, skaitļi otrā pusē. Mainoties pusēm, mainās zīmes. Mīnus 21. Sagrupējam un uzzinām, cik ir viens pozitīvs y. Attiecīgi y bija 2. Šim piemēram vērtības ir 7 un 2. Tagad pildīsim nākošo piemēru. Atkal izpildīsiet jūs un pēc tam pārbaudīsiet, kā esmu izpildījusi to es. Uzreiz jums vēlos teikt, jums visi piemēri ir bijuši tādi, kā tādu uzrakstīšu un tad stāstīšu. Tad jums visi piemēri ir bijuši tādi, ka x un y ir vienā pusē, skaitlis ir otrā pusē. Šim piemēram tā tas nav. Tātad jums vajag sākumā sakārtot, pirms jūs izvēlaties to metodu, kur jūs pildīsiet. Attiecīgi, mīnus 33 pārnesam uz pareizo pusi, tam mainās zīme un pārveidojas par plus 33. Tagad varat iepauzēt video, izpildīt un pēc tam pārbaudīt, kā es to esmu izdarījusi. Tātad šeit arī es izmantoju saskaitīšanas metodi, jo mīnus 2x un plus 2x apvienoties pazūd. Tātad saskaitam kopā, sanāk 16y ir vienāds ar 80. Mums nav nepieciešams 16y, mums ir nepieciešams 1y, tātad visu dalam ar 16. Y ir vienāds ar cik jāreizina 6, lai man izveidotos 0, tas ir 5, jo 6 reiz 5 ir 30. Protams, varam pārbaudīt 16 reiz 5, 0, 3 un 8. Tātad y ir vienāds ar 5. Tālāk es to y ievietošu otrajā, jo tur man uzreiz ir 2x. Būs vieglāk izteikt x. 2 reiz 5 plus 2x ir vienāds 33. Sareizinot 15 plus 2x ir 33. X ir vienā pusē, skaitļi otrā pusē. Attiecīgi 2x ir vienāds 33 mīnus 15. 2x ir 18, tātad x ir vienāds ar 9. X ir vienāds ar 9. Šis ir nākamais piemērs. Tagad uztaisīsim tādu piemēru, kur jums būs nedaudz jāpārveido piemērs, lai jūs tiešām varētu izmantot saskaitīšanas metodi. Tātad, kas mums šeit ir savādāks? Šeit ir savādāks, ja mēs kaut ko apvienosim, mums nekam zīmes, mums nekas nepazudīs. Tāpēc, ka mums ir tāda lieta, ka šeit mums ir 4x, šeit ir 8x, tas jau veidojas mums 12. Plus 15y mīnus 5y, viņiem nav vienādi koeficienti, tātad mums nāks 10y. Nekas mums nepazūd. Tātad mums ir jāizvēlās, ar ko mēs izteiksmi reizināsim tā, lai apvienot abas izteiksmes mums kaut kas pazustu. Es vienādošu tā, lai y būtu vienādi, jo mums jau ir zīmes dažādas. Attiecīgi šo reizināšu visu ar 3, jo mans mērķis ir uztaisīt, lai šeit būtu mīnus 15y. Tātad pārrakstam pirmo piemēru. Reiz 3. Un tas mums sanāk 20, 78. Mums sanāk 78. Tātad saskaitām kopā. 28x ir vienāds ar 196. Izdalām visu ar 28.
Atkal domājam, ar ko jāreizina astotnieks, lai es dabūtu sešnieku beigās. 8 reiz 7 ir 56, tātad mēģināt ar 7. Sareizot, mums sanāk 196, tātad x ir vienāds ar 7. Kad tas ir izdarīts, jūs ievietojat vienā no piemēriem x vietā 7. Nu, es to darīšu pirmajā piemērā, jo tur man y jau ir pozitīvs. Attiecīgi 4 reiz 7 plus 15y ir vienāds ar 118, 28 plus 15y ir 118, to 28 pārvietojam uz pareizo pusi, un mums sanāk 15y mīnus 28. 15y ir 90, dalām visu ar 15 un y ir vienāds ar 6, jo 15 reiz 6 ir 90. Tātad šis arī ir saskaitīšanas paņēmiens. Tā, kad jums pašiem bija jāizdomā, ko jūs vēlaties sareizināt un vienkāršot. 6 mīnus 6 un 6x plus 5y ir vienāds ar 6. Kā redzat, šeit nav pretēji zīmes, abas zīmes ir vienādas, abiem visi ir plusu. Pēc tam koeficienti nav vienādi, attiecīgi arī koeficienti mums ir jāvienādo. Ko mēs darām? Mēs izvēlamies, kuru mēs vēlamies vienādot, vai nu x, vai nu y. Tātad es izdarīšu tā, lai y man pazūd, attiecīgi šo daļu reizināšu ar mīnus 5, jo es vēlos, lai arī šeit man sanāktu pozitīvs skaitlis, un šo daļu es reizināšu ar 6. Kopā man jāsanāk 30 y. Tātad reizinot, man sanāk mīnus 25x mīnus 30y ir vienāds ar 30. Šeit 36x plus 30y ir 36. Apvienojam. 11x ir vienāds ar 66. Dalām visu ar 11 un x ir vienāds ar 6. Kad tas ir izdarīts, atkal vienalga kurā no 4 piemēriem, jūs ievietojat x un aprēķināt y. Es likšu to šajā piemērā. 6 reiz 6 plus 5y ir 6. 36 plus 5y ir 6. 5y ir 6 mīnus 36. Attiecīgi sagrupējam. 5y ir mīnus 30. Tātad 1y ir mīnus 6. Tātad šis viss ir no saskaitīšanas paņēmiena. Tagad paņemsim arī vienu piemēru ar ievietošanas paņēmienu, lai jums atsvaidzinātu zināšanas, kā to izmanto. Un tad jau tālāk tikai jums vajag trenēties. Tagad es jums iedošu vēl vienu piemēru, kuru izmantosim tieši ar ievietošanas metodi. Ja jūs visus iepriekšējos esat risinājuši ar saskaitīšanas metodi, tad lūdzu šo izmantojiet tieši ievietošanas metodi. Ievietošanas metodē, atcerieties, jums bija kaut kas jāizsaka. Tad jums ir kaut kas jāizsaka. Mēs varam izteikt, vai gudrāk ir izteikt to, kas jau ir pozitīvs, jo, ja tas ir negatīvs, mums ir jāreizina ar -1. Un to, kur koeficients ir viennieks, lai nebūtu visa izteiksme jādala ar to koeficientu. Attiecīgi es izsaku y. Y ir vienāds 29 mīnus 4x. To, ko jūs izsakat, vienmēr liekat iekavās, lai jūs saprastu, ka tas visas zīmes vai koeficienti, kas būs pie iekavām, attiektos uz visu, kas ir iekavās. Šo, ko esam izteikuši, liekam tajā vienādojumā, kuru mēs neesam aiztikuši. Tad tas ir otrais. 11x mīnus
29 mīnus 4x ir 46. Ja mums ir mīnus zīme pirms iekavām, attiecot, iekavas mainās visus pretējo pusi. 11x mīnus 29 plus 4x ir 46. Tagad kā lineārajos vienādojumos x ir vienā pusē skaitļi otrā, mainoties pusēm, mainās zīmes. Un aprēķinām vienu pozitīvu x-u. Tātad šeit mums sanāk saskaitot 75, izdalam ar 15, x-am ir jābūt 5. Kad esam uzzinājuši x vērtību, mēs šo x vērtību ieliekam tur, no kurienes mēs esam izteikuši otru nezināmo. Kāpēc šeit? Jo šeit jau uzreiz jau ir pateikts, y ir tik, cik sanāk iekavās. Tātad mums ir vieglāk risināt. Y ir vienāds 29 mīnus 4 reiz 5, y ir 29 mīnus 20, y ir 9. Šī ir atbilde šim piemēram. Ceru, ka ir skaidrs. Ja kaut kas nav skaidrs, jums ir jāiepauzē video un jāpaskatās šīs bultiņas, kā mēs ko pildam. Protams, ja jums, tik un tā nav skaidrs, attinat atpakaļ video un noskatieties vēlreiz. Tātad, vēl var būt tāda situācija, ka mums ir kvadrāti. Tātad mums pēkšņi veidojas kvadrāti vienādojumi. Tātad paņemsim, šis būs mūsu pēdējais piemērs šodienas video. Ja ir kādi uzdevumi, tos jūs arī varat man iesūtīt, un mēs varam izrunāt. Attiecīgi, šajā gadījumā mēs izsakam, protams, apakšējā vietā vai nu x-u, vai nu y-u. Es izteikšu y. Tātad y, bet šeit nav nozīmes, šeit viss ir vienādi. Y ir vienāds 14 mīnus x. Šo obligāti liekat iekšā iekavās. Kad tas ir izdarīts, jūs y vietā ieliekat šo, kas sanāks jums iekavās. Tas ir lūk šeit. Un rēķināt. X kvadrātā plus 14 mīnus x. Neaizmirst par otro pakāpi. Ir vienāds ar 148. Un tagad mēs izmantojam un attaisam vaļā iekavas. Tātad mēs izmantojam vai nu formulu lapu, kur jums ir saīsinātās reizināšanas formula, tieši šo daļu, lai attaisītu. Vai atceramies, ka, ja mēs kāpinam, tad mēs reizinām savā starpā šīs divas vienādās iekavas, kas ir 14 mīnus x, 14 mīnus x. Sareizināt un paskatieties, kas jums sanāk, kad attaisot šos iekavas. Tātad 14 reiz 14 ir 196, 14 reiz mīnus x ir mīnus 14x, atkal mīnus 14x un mīnus x reiz mīnus x ir x kvadrātā. Tātad to mēs rakstam šeit. X kvadrātā plus 196 mīnus šos x'us apvienojam 28x plus x kvadrātā ir 148. Otrs variants, jūs vienkārši varētu izmantot saīsinātās reizināšanas formulu, tā, kura jums ir formulu lapā. Tātad apvienojam x'us, man sanāk 2x mīnus 28x. Šo te vajadzētu pārnest uz otru pusi, lai mēs varētu reiķināt jau pēc diskriminantā un aprēķināt saknes.
Tātad plus 196 mīnus 148 ir vienāds ar 0. 2x plus 48 ir vienāds ar 0. Tātad atceramies, mūsu mērķis ir aprēķināt saknes, uzzināt pie kādām vērtībām abas šīs vienādojumi īstenojās un dara. Tātad, ko mēs darām? Mēs aprēķinām diskriminantu šim piemēram. Tātad, pirmais, ko mēs izdarām, nosakam A, B, C. Atceramies, tātad kvadrātus es aizmirstu pierakstīt. Atceramies, ka A ir tur, kur x kvadrāts. Mēs rakstam tikai to ciparu, kas tur ir rakstīts. B mīnus 28, protams, arī zīmi mēs pievienojam. C šajā gadījumā ir 48. Super lieli skaitļi. Labi. Diskriminanta formula arī ir formula lapā. B kvadrātā mīnus 4AC. Šīs koeficientus ieliekam iekšā formulā. Mums sanāk mīnus 28 kvadrātā mīnus 4 reiz 2 reiz 48. Reiz 48. Sareizinām un iegūstam rezultātu. Tātad 28 reiz 28 ir 784. Mīnus 4 reiz 2 mīnus 8 un 48 reiz mīnus 8 ir mīnus 384. Atņemot sanāk 400. Atceramies, ja jums diskriminants sanāk pozitīvs, obligāti no šī diskriminanta ir jāvar izvilkt sakni. Ja jūs nevarat izvilkt kvadrāta sakni, tas nozīmē, ka jūs esat kaut kur pieļāvuši kļūdu, meklējiet savu kļūdu. Tātad, ja diskriminants ir lielāks par 0, mums ir divas saknes. Saknes arī, manuprāt, ir formula lapā. Pretējs zīmes B dalīts ar 2A plus mīnus kvadrātsakni no diskriminanta. Tātad, pretējs zīmes B mums ir 28 plus mīnus kvadrātsakni no 400. Tas ir 20. Dalam ar 2A, 2 reiz 2 ir 4. Skaitam kopā. 28 plus 20 ir 48 dalīts ar 4 ir 12. 28 mīnus 20 ir 8, dalīts ar 4 ir 2. Tātad šajā gadījumā mums ir divas saknes. Viena sakne mums ir 12, otra sakne mums ir 2. Tātad, ko mēs tagad darām? Mēs, es esmu nocēsusi, kur mēs esam izteikuši, to viņu pārrakstīšu. Mēs katru šo sakni ievietojam šeit un aprēķināsim atbildes, aprēķināsim y-us. Tātad pirmais, tātad x ir 12, tātad y ir cik? Tā būs pirmā atbilde. Tātad y vietā ieliekam 12, 14 mīnus 12 ir 2. Tātad, ja x ir 2, y ir, ja x ir 12, y ir 2. Otras bija, ja x ir 2, tātad x ir 2, tad y sanāk 12. Un mums ir divas atbildes. Mēs neizvēlamies, abas ir pareizas atbildes, un abas ir šīs nevienādību, abas ir šīs nevienādību atbildes. Labi. Šis tāds uzreiz bišķiņ sarežģītāks bija, bet eksāmenā tas ir diezgan reti, bet kontroldarbos gan varētu parādīties. Galvenais atcerēties, ievietošanas metodē izsakam, ievietojam tur, kur nav aprēķināts. Ja ir kvadrāti, ja mums ir iekavas, atveram iekavas. Ja mums ir kvadrāti, tātad vai nu vieta, vai nu diskriminants, aprēķinam saknes. Aprēķinot saknes, ja ir divas, tad abas liekam iekšā, kur ir izteikts, ja ir viena, tad tikai viena. Ja? Cerams, ka tagad ir skaidrāk, kā risina vienādojuma sistēmas, visus šos 3 paņēmienus,
Tagad tikai jums atliek to trenēties, lai ietu raiti. Paldies, ka skatījāties, ceru, ka ir noderīgi un tiekamies nākamajā video. Atā!